Видел как? Ja savu sikstīgo vēlēšanos Jēzus atklāja, kalpojot cilvēku laimei. Свое сердечное желание Иисус открыл, служа для счастья людей. Kristus nāca klājā, lai sniegtu cilvēkiem svētību kausu. Христос пришел, чтобы преподнести человечеству чашу благословения. Atklās pie Andres. И что-то тоже негативное Bet разрешено. viņam nav jāaizmirst, ka jāmīl tāda, kāda viņa ir. Но он не должен забывать то, что он должен любить ее такой, какая она. Un tas viņam pirmam ir jādara, nav jāgaida, kad viņam smaidīs viņa И dzīve. это он должен делать первым. Он не должен ждать. Un kad mēs tā mīlēsim viens otru, kā Kristus mums ir mīlējis, И когда мы так будем любить друг друга, как Христос возлюбил нас, tad priekš mums Kristus misija būs pabeigta mūsu dzīvē. то тогда в нашей жизни миссия Христа будет. Mēs būsim gatavi debesīm, Мы будем готовы, tāpēc, ka debesis būs mūsu sirdīs. потому что сердца наши будут уже на небесах. Kādēļ vispār Dievs radījis cilvēku? И зачем вообще Бог создал человека? Kas bija atbildēt priekš kā? Кто может ответить? Зачем? Lai viņa sirdī mājotu kas? Mīlestība. Чтобы в его сердце обитала. Tāpēc Dievs iestādīja šo laulības iestādījumu. И поэтому Бог... Kāpēc tev Dievs dod dzīves draugu? Зачем Бог дает тебе друга жизни? Tavai pestīšanai, tavai glābšanai, tas ir pirmkārt. Первое и главное для твоего спасения. Ārpus ģimenes ir ļoti aprobežoti tādi apstākļi parādīt savu līdzjūtību savam tuvākam. Вне семьи обстоятельства очень ограничены, показать сочувствие. Māju vēlēšanas. И репортер у него спрашивает, какое твое самое большое желание? Ko tu atbildētu? Viņš saka, ja būtu vairākas vēlēšanas, es, protams, gribētu arī redzēt. Ведь если было бы много возможностей чего-то пожелать, то я хотел бы и видеть. Bet, ja tikai vienīgā, И если единственное, es gribu, lai mani saprastu. я желаю, чтобы меня поняли. Visvairāk Antra tagad vēlēsies, lai vienīgais, kas viņu var labāk saprast. И Антра больше всего будет желать, чтобы Lai единственное, Pēteris кто viņu его понять, pareizi varētu saprast. чтобы Петрис правильно ее мог понять. Un kad tas tuvākais draugs tevi vislabāk tevi saprot,
И когда самый близкий друг тебя, visu. любовь переносит. Ja Pēters, tu patiešām mīli Andru. Если ты действительно любишь Андру, Tad vai tur būs kīklotas māklieta, tur būs kaut kas cits. то или там будет запах чеснока или что-то другое, Tu būsi spējīgs to pamest. ты будешь способен это Un принять. es varu, Все вы слышали Мартине Лютере. un tagad nedaudz vārdu par viņu. И несколько слов о нем. Pirms savas nāves viņš saka saviem draugiem. Перед своей смертью он говорит своим друзьям: Es gribētu, ka arī visi nodzīvot ilgu mūžu, я желала бы, чтобы все прожили долго, bet tas mani tagad neuztrauc. но это меня теперь не волнует. Es gribētu izpildīt tikai Dieva prātu. Я желаю исполнить только волю Бога. Es esmu tik laimīgs šī vakarā. Я счастлив в этот вечер. Nekas mani neuztrauc. Меня ничто не тревожит. Es nekā nebīstos. Я ничего не боюсь. Manas acis redz Jēzus atnākšanas godību. Мои глаза видят славу пришествия. Tā viņš teica saviem draugiem 3. aprīlī 78. gada, un tad viņš arī bija nošauts. Это он говорил своим друзьям и был расстрелян. Izcils sludinātājs, misionārs, Он был великий проповедник и миссионер. teoloģijas zinātņu doktors, Был доктор теологии. neģipcīnies vadītājs par savām tiesībām, Он был руководителем негров в борьбе за свои un права. pēdējos gados viņš dzīvoja draudu un apvainojumu atmosfērā. И последние годы он жил в атмосфере угроз. Viņu 24 reizes meta cietumā. 24 раза его бросали в тюрьму. Viņu pazemoja, apvainoja. Унижали, обижали. Vairākas reizes bija sadarts ar nāzi. Несколько раз его Rādīja nožēlu. Viņu apmetā ar akmeņiem un sita viņam sejā. Его побивали камнями и били в лицо. Bet viņš nereizes nenovērsis no sava pienākuma, kā viņš to saprata. Но ни разу он не уклонился от своей обязанности, как он Un это. tagad paklausāties, ko viņš saka. Послушайте, что он сказал. Mēs teiksim saviem pretiniekiem. Мы скажем своим противникам: Mēs jūsu fiziskajam spēkam pretī iesim ar mīlestības spēku. против вашей физической силы мы пойдем силой любви. Mēģiniet mūs cietumā, Бросайте нас в тюрьму, bet mēs turpināsim jūs mīlēt. но мы будем продолжать вас любить. Rīciniet mūsu mājas, Взрывайте наши дома, bet mēs turpināsim jūs mīlēt. но мы будем продолжать вас любить. Draudiet mūsu bērniem, Угрожайте нашим детям, bet mēs turpināsim jūs но мы mīlēt. будем продолжать вас любить. Ziniet, es nedomāju, ka Antra centīsies spīdzināt tavu māju. Я не думаю, что он будет взрывать дом. Un negraudies saviem bērniem. Не будет угрожать им. Tev būs daudz vieglāk mīlēt viņu tādu, kāda viņa ir. Тебе будет намного легче любить ее такой, Es какая она. nedomāju, ka mēs kristieši tieksim zemāk par Mārtiņu Lutheru Kingu. Не думаю, что мы как христиане пойдем ниже Мартина. Viņš saka savienā, ka mēs vienalga turpināsim jūs mīlēt. Если встретимся с врагами, все равно будем продолжать любить. Paldies, ko nevarbūt visu laiku ir dzirdējis. И думает, ну сейчас услышу все, что слышала раньше. Bet dzirdi pavisam kaut ko citu. Но услышала другое. Tu priekš manis esi viss. Ты для меня все. Es bez tevis nevaru. Я не могу без Tu тебя. nedrīksti aiziet. Ты не можешь Tu уйти. priekš manis esi tas un tas un tas. Ты для меня много. Sieva palika bez. И жена выздоровела. Aka Pētera neekonomē, nelimitē šo slavas vārdu savam dzīves draugam. Не эконом, не лимитируя на хорошие слова. для Vispār себя. ir jādošķi tāda skoža karjera. И что ему делать, если перед ним такая карьера? Viņš kļūst par medicīnas fakultātes studentu. Он стал студентом. Profesors būdams kļūst par medicīnas fakultātes studentu. Сам, будучи профессором, стал студентом. Jā, viņš spēja nokāpt no traktora, Он слез. kā tēlēji saka, ja vārds ar klavieres, un viņš saka, mācīties medicīnu, kādēļ? Начал изучать медицину, но Lai почему? brauktu tagad tālajā Āfrikā un strādātu pie lepras slimības. Чтобы поехать в далекую Африку и работать с больными. No vārdiem par mīlestību pie mīlestības darbiem. От слов любви к делам любви. Mīlestība tā panes visu. Любовь переносит. Un tagad pēdējiem tev arī ir svaigtas no mīlestības apliecinājumiem pie mīlestības darbiem. И теперь надо будет перейти от утверждения любви к делам любви. Esat atnākuši uz šo vietu, И теперь вы пришли на это место, lai stātos sveiktas slavības saites. чтобы соединиться узами брака. Un tagad šo jūsu vēlēšanas jūs izsakiet sniedzot viens otram labu roku.
И теперь это желание вы выразите, подавая друг другу правую руку. Ja tiešām esat nolēmuši. Un tagad pēti, vai tu gribi šo sievieti, kuras rokas tu turi, ņemt par savu likumīgo sievu? Jā, vai ne? Jā. Vai tu apsolies Dieva priekšā un visu šo liecinieku priekšā mīlēt viņu? Обещаешь ли перед всеми свидетелями любить ее, Cienīt viņu, уважать, rūpēties par viņu, заботиться, sargāt viņu, охранять ее, veselībā un slimībā, будучи здоровой или больной, labklājībā un nelaimē, благополучие и несчастье, aizmirstot visas citas, забывая все и другое. tik ilgi, kamēr jūs kopā dzīvosiet uz šīs zemes. Так долго, пока вы будете жить. Jā, vai ne? Jā. Vai tu, Antra, gribi ņemt šo vīrieti, kuras roku tu turi par savu laulāto vīru? Jā. Vai tu apsolies Dievu un visu šeit liecinieku priekšā, mīlēt viņu, cienīt viņu, rūpēties par viņu, sargāt viņu, aizmirstot visus citus tik ilgi, kamēr jūs dzīvosiet šeit kopā virs zemes? Jā. Un likumīgi vīrs un sieva. Уполномочен сообщить, что вы законный муж и жена. Un ko Dievs ir savienojis, Ибо что соединил Бог, to cilvēkiem nebūs šķirt. то человеку не разлучить. Mēs zemosimies, Мы mēs преклонимся. visi pieceļamies lūdzu, un izlūksimies svētību par šo jaunu ģimeni. Попросим благословения этой семье. Mēs dod viņiem savu svētību. И теперь просим, дай им свои благословения. Sveitī un pasargā. Paceļ savu vaigu par viņiem un esi viņiem žēlīgs. Kungs, uzlūko viņus un dod viņiem savu mieru. Un pats miera Dievs, lai jūs sveitī cauriem, un jūsu gars, dvēsele un miesā, visā pilnībā, lai ir bezvainīgi, līdz Jēzus Kristus atnākšanai godībā. Āmen.
Tu nebūs. Vai, ne? Teātrējām, tur ir bumbi. Nevajag man nekājas rociņā. Nē, tur vajag kaut kādu... Man blūzi Zābakam. Nē, Ziegots var neprātot neko, tur jau tētas jau var kaut ko teikt. Viņš ir labāk zinu, to padarīt. Bet, te tur vairāk nav, tur Vai es mājai teiktu, vai viņi pieņem vai nepieņem to, ko es neteicu? Lama pasionalties. Bosa, nav! Pie kociņa. Bet ir kādi. Klausieties, ko tas nabaga nav. Viņi nobrīša pie. Nu, vajag angļu bezdarbniekiem darbu piedāvāt. Jānovāc viss ķemri nostiem. Āhā. Klausies. Kā mārciņa. Nabagiem. Mēs jau šogad tādu zinātnes, ka te tādu atbraukuši tā. Un vispār... Kas bezdarbnieki ēd, mēs jau nemaz nezinām. Ar bezdarbniekiem nemaz nav bijis darīts. Raidīti noteikti, tas vakar redzēt jau pēdējās mūzikas. Mums tikai pusmūzika. Aizīti tikai, tad būs tā otra aizīte. Edenais. Pamācītījā! Tās jau naktsmājas. Tur kur paliek viņai. Viņa guļ vaisā. Bet mēs gribētu, zini, tādu mazu eksāmenu tev. Ja nu kāds zaķīts kaut kur ielec. Un tā, varbūt jūs... Jā, met ir ārā. Jā, nomazgā. Ja tev ir tas izšķirīgs mirklis, ko tu darīsi tagad? Parīvēt pa zāles stījā. Šo. Viņš nav slims, ka viņam augsts. Viņam tādi. Nē, ja notvāk. Pēc to nekas nesakams vai? Uzmanīgi. Tas beņķis neizturēs, Pēter. Beņķis neizturēs. Nevis sēdēt, bet gulēt. Nevis sēdēt, bet gulēt. Gulēt, jūs jau gulēt. Tā viņi gulēt. Tas ir darīt. Neko nevar darīt. Uz tādām mīgumiem ir tā. Ja viņš mani kraujā uzlis, es domāju, šī tad viņš pats. Panis visu tam jau. Viņa ātri pateiks burju vārdus, un Peters nesīs tālāk stūli. Viņš aizbrīdās. Nē, projām no mums. Nē, projām, pārāk ātri nespēj. Nē, galvenais ir pie burju vārdu, viņš kaut kas notiek. Viens solis uz priekšu un divi atpakaļ. Jums labi veicās. Paldies. Ar rokām taču nedrīkstēja aiztikt. Ar rokām nedrīkst. Katrs to no savas puses. Iemācījies. Jā. Jā. Bet tas nav ar roku.
Tu piespiedzi. Viņa začala slēgt filmēt. Tu Saticību un stipru veselību, ilgu mūžu dzīvojumu. Daudz laimes mums. Paldies! Jā, pateicamies par vēlējumu no Antras puses. Un tagad varbūt kāds no Pētera draugiem varētu. Un pārpa daudz vēl tas viss. No kosmosa. Jā, un taisni to es gribēju turpināt, kad vai jums te, tā līgsmība un jautrība neaptrūktu, kas te šodien ir, vai ne? Tad, Pēter, tu gādā, lai tā ģimenei būtu stingri kontakti ar kosmosu ar sakaru, jā? Te telefoniski, bez drāts. Vienīgs tāds visai dzīvē, Pēterītim, ko sāstīt Antriņa. Kamēr Elvas vēdējiem, tad bija Ināriņai un Kāzati Hulzigurdā, un tā vēdējiem biju es. Knapi ir. Tagad filmē. Ko tu vīd, ka filmē? Vai ko tu filmē? Ko tu filmē? Izturēties par saviem vecākiem. Un tāpat arī Līgavā līdz, kā tā Līgava izturās par saviem vecākiem. Viņiem ir ļoti laimējies. Man tas izdarīt. Ginteņ! Čau! Kā es izskatos? Viņam tāda astīte sārkana. Pazīsimies, kā tev sauc, ko? Ediet, Rīpa. Ko tu nodarbojies brīvā laikā? Brīvā laikā es nodarbojos vispār ar deju. Un kāds tavs mīļākais hobijs? Mans mīļākais hobijs ir bijušais mīļākais hobijs bija žuvenes krāt. Sauc ko? Linda. Un ko tu dari? Ko tu nodarbojies? Zīmē? Servī. Kā jūs sauc? Mani sauc Aiga. Ko jūs nodarbojaties? Mācos. Kur jūs mācāties? Tālu no šienes nevar redzēt. Dikti tālu? Dikti tālu. Un kas jūs pēc profesijas? Skolniece. Reku draudzības vizīte. Jā. Sadraudzības vizīte. Ko jūs darat brīvā laikā? Spēlēt klavieru. Nenomuši man brāli. Aizie, nofilmē šito te. Tumslāns ņems parībā. Lūdzu, nekustiet viņa troci. Es tagad teiktu par birbi. Ej, nefās! Nu, ko tu dari? Es seju! Nokritu! Seju! Un... Tu beņi! Vai Nodaudzieties! Un kā nenoraudzīt to? Cukurs ir indīgs, cukurs ir indīgs, indīgs, cukurs mums nedara. Tas aizpēc!
Vienīgais atmestību. Un tur ir rakstīts, ka no tā, ko cilvēks ēd, ja, nu, kas viņam garšo, var pateikt raksturu, ja. Tagad viss tā kliedz, ka saldu vajag saldu, ja. Jūs zināt, ko tas nozīmē? Kāds tiem cilvēkiem rakstīts? Vispār pacēliet rokas, kuri priekšroki dod saldu mēdienu. Tī maiga raksturu cilvēku, kas saldu mīl. Baidās celt. Riedza visi, jā. Labi. Nē, un tagad, nu labi, es jūs tā, jūs varbūt neērt jūtaties. Tagad paceliet rokas, kas cienīs skābos ēdienus. Skābos. Labi. Tagad sālītos ēdienus. Kuriem vislabāk esmu sālītos? Ir. Daži ir. Un vēl kas, kam patīk visas asas piegaršu Tagad, ko saka gudras grāmatas? Tā. Necienījuši egoistiski ļautiņi. Nu, nekas, bet romantiski noskaņoti, uz pašu uzuparēšanos spējīgi cilvēki nespēja atteikties no saldumiem. Tāpēc mēs visi tur kliedzām, ne? Mēs visi esam tādā. Sālītus ēdienus sālīt ēdienu dievināšana norāda uz skopumu, bet var arī būt raksturīga, strādīgai, patstāvīgai saimniecei. Tā. Bet asu piedevu cienītājiem raksturīgākā īpašība ir naivums un atklātība.